Labdien! Laipni aicināti Altuma Tieslietu ministrijas un ekonomikas ministrijas rīkotajā webinārā par to, kā daudzdzīvokļu īpašnieki var izpirkt zemi zem daudzdzīvokļu mājām. Šodienas webinārs ir veltīts iedzīvotājiem, projektu vadītājiem, apsaimniekotājiem, kas tad vēlas uzsākt šo procesu. Cerams, informācija būs noderīga. Un tā pašā laikā, tā kā šis ir dzīvais webinārs, jums ir arī iespējas uzdot jautājumus. Augšā ir tāda questions and answers sadaļa, droši variet to vaļā, ir praktiskie jautājumi, adresēt tos runātājus, un pēc katra runātāja tos jautājumus adresēsim konkrētiem ekspertiem. Un tad jau pāriesim pie nākamā runātāja. Atgādinu, ka šis webinārs tiks ierakstīts un arī būs pieejams šo organizāciju mājaslapās un tiks publicēts sociālajos tīklos. Ok, tad metamies virsū. Tad pirmais eksperts mums ir no Tieslietu ministrijas, tā ir Zanda Stara, civiltiesību departamenta vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja, un tēma ir dalītā īpašuma izbeigšana, iespēja daudzdzīvokļu māju īpašniekiem izpirkt zem daudzdzīvokļu mājām. Tātad, Zanda, tūlīt būs redzama dzīvajā, tā mēs tevi jau redzam, un lūdzu padalies ar savu prezentāciju, lai es tev varu aizsūtīt ēterā. Tā, Zanda, redzu tavu prezentāciju. Vai mani var dzirdēt arī un redzēt? Jā, Zanda, tu esi redzama un dzirdama, un tavu prezentāciju tagad arī redzam visiem klausītājiem. Ļoti jauki. Labrīt visiem. Tad es no Tieslietu ministrijas puses iesākšu šo webināru ar tādu ievadu par to, kas tad ir dalītā īpašuma izbeigšana vispār daudzdzīvokļu mājās un kādi ir tie galvenie virzieni un satura elementi, un tālāk jau droši vien ekonomikas ministrijas un Altuma kolēģi pastāstīs vairāk. Tā tad sākšu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu. Tātad pirmkārt tās es gribētu uzsvērt ir privatizētas daudzdzīvokļu mājas, un tā ir iespēja dzīvokļu īpašniekiem, kā arī mēs esam norādījuši prezentācijā, tā ir iespēja izmantot šo vienpusējo tiesību, izpirkt to zemi, kas atrodas zem šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kadastrālo vērtību un tādā speciālā, salīdzinoši teikt, vienkāršotākā procesā. Un tas galvenais mērķis, kas ir radīt zemes un ēkas vienotību, tātad pievienot šo zemi, kas atrodas zem daudzdzīvokļu mājas, pievienot ēkai un apvienot kopā vienotā īpašumā. Tātad drusciņi mazliet gribētu uzsvērt vairāk par likuma tvērumu, par to, uz kādām ēkām šis attiecās, jo būtībā mēs diezgan daudz jau redzam, ka mēs saņemam tos jautājumus par to, kas tad ir tās mājas, kas nosacīti kvalificējās izpirkšanai pēc šī likuma, un tad mēs esam šeit iezīmējuši tos galvenos kritērijus, kas tie būtu. Tad pirmkārt tās ir daudzdzīvokļu mājas, tātad vismaz 2 dzīvokļu īpašumi ir šajā mājā. Nekvalificējās tās mājas, kas ir viens dzīvoklis, kaut arī tā būtu, piemēram, arī privatizēta māja. Otrkārt ir jāievēro, ka tā tad ir jābūt notikušam privatizācijas procesam šīs mājas dzīvokļiem, tātad saskaņā ar privatizācijas likumu, tātad šeit ir domāts likums par valsts un pašvaldību dzīvojamu māju privatizāciju, vai arī par likumu par lauksaimniecības uzņēmumu un kolhozu privatizāciju vai par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Tātad svarīgs kritērijs ir arī tas, ka šī māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī pēdējais svarīgais kritērijs ir tas, ka tātad šeit pastāv tās augtais piespiedu dalītais īpašums, tātad šī dzīvojamā māja ir patstāvīgs īpašuma objekts, atrodas tātad uz citai personai piederošas zemes. Ja šie 4 kritēriji izpildās, tad būtībā šī privatizētā daudzdzīvokļu māja ir objekts, ko var izpirkt saskaņā ar šo likumu. Tādā attiecībā uz zemes gabalu arī mēs diezgan daudz par to saņemam varbūt tādus jautājumus, ko mēs gribētu arī uzsvērt, ka šis likums attiecās uz to zemi vai to zemes daļu zem daudzdzīvokļu mājas, kas pieder privātpersonām.
Tātad būtībā tās būtu vai nu tā zeme, uz ko ir atjaunotas īpašumtiesības zemes reformas laikā bijušajiem īpašniekiem, viņu mantiniekiem. Nu, protams, tas arī tālāk attiecās uz tiem gadījumiem, jo šīs personas viņu ir tālāk atsevinājušas. Svarīgi ir tas arī uzsvērt, ka šai zemē, lai viņu varētu virzīt šim te procesam šī likuma ietvaros, viņai ir jābūt īpašumtiesībām nostiprinātām zemes grāmatā, zemes īpašniekam. Un tātad tā ir daļa no funkcionāli nepieciešamā zemes gabala. Tātad šī privātpersonas zeme pilnībā vai daļēji ir iekļauta dzīvojamā mājai noteiktajā funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā. Tātad uzsverot to, ka tas ir papildus šeit vēl tvērumam par to, ka publiskai personai, tātad valstī un pašvaldībai piederoša zeme, pat ja tā ir funkcionāli nepieciešamā zemes gabala daļa, nav tā zeme, kuras izpirkšanu paredz šis te likums. Tur jau ir citi normatīvi akti, publiskas personas mantas atsevināšanas likums par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas jautājumiem, bet šis likums un šī kārtība, kas ir ietverta šajā likumā, uz šo zemi noteikti nekādā veidā neattiecās. Tātad īsi iezīmēšu tos procesa soļus, kā notiek viss process un kas ir tas starta šāviens būtībā ir pašu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par to, ka konkrētā dzīvokļu īpašnieku kopība vēlās izmantot atsevināšanas tiesību. Un šeit būtiski uzsvērt, ka lēmumam par to, kad atsevināšanas tiesība tiks izmantot, ir jābūt tātad ir jābūt vairāk kā vienai pusē dzīvokļu īpašnieku. Tad šis lēmums ir uzskatāms par pieņemtu. Tālāk nākamais procesa solis, kā varbūt ir redzēt pirmajā tajā schēmā, kur bija šie kvadrātiņi, nākamais procesa solis, nākamais procesa subjekts ir pašvaldība, kur dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāvēršās tālāk, kad viņi ir pieņēmuši lēmumu par atsevināšanas tiesības izmantošanu, jo tālāk pašvaldība vērtē tad attiecīgi šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kas mājai jau privatizācijas gaitā ir noteikts, un 6 mēnešu laikā pašvaldībai ir jādod atbildi par to, vai tas funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, kas jau mājai ir, vai viņš atbilst, vai tomēr viņu ir nepieciešams attiecīgi pārskatīt. Un tātad, ja pašvaldība konstatē, ka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir atbilstošs un korekts un nav nepieciešams nekādas darbības attiecībā uz kaut kādām, varbūt šī te funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana, tad pieņem lēmumu pašvaldība par to, ka viņš ir atbilst. Ja pašvaldība konstatē, ka ir nepieciešams veikt kaut kādas darbības attiecībā uz funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, pārskatīt viņa robežas, tad attiecīgi tas vairs nav šī likuma tvēruma jautājums, tad process pārslēdzās uz likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kur ir šis process, kā tiek pārskatīti funkcionāli nepieciešamie zemes gabali, un kamēr tad šis funkcionāli nepieciešamie zemes gabals nav šī likuma kārtībā pārskatīts, tikmēr arī procesi tālāki izpirkšanas procesi notikt nevar. Tādēļ tad arī mēs to arī gribētu uzsvērt, ka funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana, nedz arī noteiktajos gadījumos tā pārskatīšana nav tas, ko regulē dalītā īpašuma izbeigšanas likums. Tie ir atsevišķi nodalāmi procesi, kas ir tādi kā privatizācijas vai turpināšanās, vai arī tāda, teiksim, to seku kaut kāda pārskatīšana, bet tas noteikti nav šī likuma regulējuma jautājums, un šos jautājumus likums nekādā veidā izpirkšanas procesā neregulē. Jā, par pārskatīšanu mēs iezīmējām, lai tas, kā es minēju, tas nav šī likuma jautājums, bet tas ir likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kur tad ir šis regulējums par to, ka pašvaldībai ir jāpārskata funkcionāli nepieciešamais zemes gabals 2,5 gadu laikā no tā brīža, kad ir lēmums par to, ka viņu vajag pārskatīt. Un viss tas ir administratīvais process. Kādēļ mēs gribējām šajā prezentācijā uzsvērt par administratīvo procesu un par pašvaldības lēmumiem, ka tātad, ja ir kaut kādas neskaidrības vai nepatika ar pieņemto lēmumu par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, šie visi lēmumi ir apstrīdami administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
un tas ir jautājums, ko dzīvokļu īpašnieku kopība risina ar konkrēto pašvaldību. Tā atbildīga institūcija šajā ziņā ir pašvaldība, pie kā tad par šiem jautājumiem ir jāvēršās dzīvokļu īpašnieku kopībai. Tālāk, te es gribētu uzsvērt, tad, ka mēs ejam tālāk, jau atgriežamies pie dalītā izbeigšanas procesa. Un tātad, kad brīdī, kad pašvaldība ir paziņojusi, ka funkcijā un nepieciešamais zemes gabals atbilst un ir korekts, viņi šo informāciju nosūta Valsts zemes dienestam, kurš tālāk nosaka un reģistrē to zemi, kas būs atsevināma saskaņā ar dalītā īpašuma likumu, kā arī aprēķina to, par kādu cenu kāda būs šī atsevināmā zemes cena, un arī nosūta attiecīgu paziņojumu konkrētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem par kopējo cenu un, teiksim, katram dzīvoklim maksājumu cenu. Un tajā brīdī, kad Valsts zemes dienests ir nosūtījis konkrētajai mājai paziņojumus gan par zemi un cenu, no tā brīža sāk tecēt 2 gadu termiņš, kurā saskaņā ar likumu ir jārealizē mājas zemes izpirkšanas process. Nākamais subjekts, par ko es nedaudz gribētu pārunāt un kas iesaistās procesā tālāk, ir zvērnāts tiesu izpildītājs, pie kura dzīvokļu īpašnieku kopība tālāk jau vēršās tad, kad ir saņemtas ziņas no Valsts zemes dienesta par atsevināmo zemi un viņas cenu. Un tātad, kad ir jāsasauc kopsapulce tālāk dzīvokļu īpašnieku kopībai, lai lemtu par to, ka tātad tiešām šī tiesība par Valsts zemes dienesta noteikto cenu dzīvokļu īpašnieku kopība izmantos. Un tātad mēs šeit gribējām arī varbūt papildus informāciju norādīt par to, kur ir iespējams iepazīties ar zvērnātu tiesu izpildītāju sarakstu, kur attiecīgi pēc konkrētās apgabala tiesas teritorijas, kurā atrodas dzīvojamā māja, piemēram, ja tā būtu Rīga, tad tas būtu Rīgas apgabala tiesas teritorija, zvērnātu tiesu izpildītāju jāmeklē, vai, piemēram, ja mēs runājam par Liepāju, tad tā būtu Kurzemes apgabala tiesa, ja mēs runājam par, piemēram, Daugavpili, tad tā būtu Latgales apgabala tiesa, kuras teritorijā mēs būtu jāvēršās pie kāda no praktizējušiem zvērnātiem tiesu izpildītājiem dzīvojamai mājai, lai turpinātu šo te procesu un turpinātu izpirkšanu par Valsts zemes dienesta aprēķināto atsevināšanas cenu. Tātad ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka kopsapulcē, kurā tiek lemts par to, ka tiešām šī tiesība tiks izmantota par aprēķināto cenu, ir jāpiedalās zvērnātam tiesu izpildītājam, kurš arī ir klāt un fiksē to, kas no dzīvokļu īpašniekiem ir ieradušies, viņi vai viņa pilnvarotās personas, un tātad šī informācija tiek piefiksēta tālākā procesā, lai būtu pārliecība par to, ka tiešām dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši par izpirkšanu. Vēl gribētu uzsvērt, ka ir iespējams nodot savu balsi pirms pašas kopsapulces zvērnātam tiesu izpildītājam, un tas arī ir iespējams, tā kā tas process var notikt gan klātienē, gan arī iepriekš nododot savu balsi, un arī šeit ir tas pats princips, ka par izpirkšanu par noteikto cenu ir jābūt vairāk kā pusē dzīvokļu īpašnieku. Vēl viens svarīgs aspekts, kā tātad zvērnāta tiesu izpildītāja amata atlīdzību šajā procesā sedz no valsts budžeta līdzekļiem, un par to dzīvokļu īpašnieku kopībai papildus nekāds maksa nav jāveic zvērnātam tiesu izpildītājiem. Tālāk jau ir šis nākamais aspekts, ja ir lemts par izpirkšanu, tad ir noteiktajā termiņā jāieskaita 2 gadi, tātad, kur jūs redzat 2 gadu laikā no Valsts zemes dienesta paziņojuma izdošanas dienas, ir jāiemaksā pilna cena zvērnāta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Šeit saistībā ar tiem saņemtajiem jautājumiem es gribu uzsvērt, ka no likuma viedokļa un zvērnāta tiesu izpildītāja viedokļa tas nav būtiski, vai šo cenu samaksā pats dzīvokļu īpašnieks savu cenas daļu, vai to pārskaita kredītiestāde vai kāda trešā, vēl kāds trešais subjekts, kas ir svarīgs zvērnātam tiesu izpildītājiem, lai noteiktajā termiņā viņa depozīta kontā būtu pilna tā summa, ko ir noteicis Valsts zemes dienests kā atsevināmo cenu. Līdz ar to
zvērnāts tiesas izpildītājs no savas puses, viņam nebūs būtiski, vai konkrēto summu, kā konkrēto summu ir ieguvis dzīvokļa īpašnieks vai pats, vai ar radīt iestādes vai, piemēram, altumstarpniecību, un līdz ar to tas aspekts no šīs puses nav būtisks. Svarīgi ir tas, lai pilna samaksa noteiktajā termiņā ir kontā. Ja pilna samaksa nav, tad saņemtās summas, kas ir depozīta kontā zvērnāts tiesas izpildītājs, atmaksā atpakaļ, un izpirkuma tiesība nav uzskatāma par izmantotu. Jā, tālāk. Tātad, ja kontā zvērnāta tiesas izpildītāja noteiktajā termiņā summa pilnībā ir saņemta, tālāk jau Valstzemes dienests veic konkrētās atsevināmās zemes uzmērīšanu kadastrālo, un zvērnāts tiesas izpildītājs noslēdz šo te procesu, vēršoties zemes grāmatā ar attiecīgiem nostiprinājumu lūgumiem, ar kuriem tiek lūgts pievienot izpirkto šo te zemi dzīvojamās mājas nodalījumam, tālāk jau proporcionāli katram dzīvokļu īpašniekam ir šīs domājumās daļas no zemes. Un svarīgi uzsvērt, ka šī zeme dzīvokļu īpašnieku īpašumā pāriet brīvi no jebkādiem apgrūtinājumiem, piemēram, hipotēkām vai kaut kādiem citām trešo personu, par labu trešām personām apgrūtinājumiem, kas varētu būt bijuši zemes īpašniekam. Un arī šīs te izmaksas, kas ir par zemes grāmatu valsts nodevas īpašumtiesību nostiprināšanai, tās arī tiek sektas no valsts budžeta līdzekļiem, un arī par tām nav dzīvokļu īpašniekiem papildus jāmaksā, kas attiecās uz zemes grāmatas procesu. Jā, tas īsumā bija tā ieskicējot to procesu. Ja jūs vēlaties saņemt detalizētāku informāciju par šī likuma piemērošanu, esmu norādījusi šeit. Mūsu mājaslapā ir saite, kur ir gan mūsu infografikas, gan prezentācijas, gan arī jau atbildes uz tiem biežāk uzdotiem jautājumiem, ko mēs jau esam līdz šim saņēmuši. Tā kā es laipni aicinātu uz mūsu mājaslapu attiecībā uz šo likumu, ja ir vēl kāds papildus interesi. Paldies! Sveika, Zanda. Bija viens jautājums uzdots, vai un kur var redzēt pilnu procesu, kā var iziet no iedzīvotāja vēlmes iegādāties zemi līdz tam momentam, kad viņi kļūst par īpašniekiem. Tā būtu droši vien tā infografika, kurā mēs esam iezīmējuši tādu kā zīmējumu ceļā, kā tas notiek. Tā ir pieejama mūsu mājaslapā, tajā saitē, ko es rādīju, bet to saiti ir arī viegli pietiekami atrast, ieejot Tieslietu ministrijas mājaslapā. Arī ir diezgan jau pirmajā gandrīz lapā var atrast par piespiedu dalītāju likuma izbeigšanas šiem te tādu kā, novirzu šo te lapu, kur detalizētāk tas viss ir iezīmēts un kur ir arī pieejama infografika. Es nezinu, varbūt mana kolēģe arī mēs varam, nosūtīt šeit, varam šo infografiku, varbūt viņu var kaut kur pievienot šīs konferences materiāliem. Es nezinu par tehniskajām iespējām, Kristian, kā mēs varētu. Nopublicēt questions and answers sadaļā, tad darāms. Labi, to varbūt mēs varam tehniski saprast, kā un tad izdarīt, jā. Jā, gribēju atgādināt, ka arī šī informācija būs pieejama arī Altuma mājaslapā, iedzīvotāju sadaļā, droši atrodiet un klikšķiniet infografiku. Tieslietu ministrija tiešām ir foršs materiāls sagatavojusi. Zanda saka, vai šis jautājums ir pie tevis, proti, kā Valsts zemes dienas aprēķina zemes izpirkšanas cenu? Tas ir Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienas ziņā. Tur ir noteikti speciāli ministru kabineta noteikumi, bet principā tā ir kadastrālā vērtība. Atsevināmu cenu nosaka pēc kadastrālā vērtība. Jāvērš gan uzmanība uz to, ka tā ir tā prognozētā, kas ir, varbūt nav tā, kas ir šobrīd spēkā esošā, bet tā, kas ir prognozētā, bet arī tā ir pieejama www.kadastrs.lv par visām zemes vienībām, tā kā jūs orientējoši varat skatīties, bet, protams, ir nozīme tam, cik liela daļa no zemes vienības ietilpst funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā, jo ne visa zemes vienība, piemēram, kas pieder privātpersonai, tur ietilps, vai arī funkcionāli nepieciešamais zemes gabals sastāv no vairāku privātpersonu zemes vienībām, bet tur noteikti jau konkrēti tālāk jau konsultējoties ar Valsts zemes dienas procesu gaitā, jūs varēsiet dzīvojamā māja to uzzināt, bet tā pamats ir kadastrālā vērtība, zemes kadastrālā vērtība, jā.
Pilnīgi iespējams, ka nākamais jautājums tad arī ir attiecīgi pie Tieslietu ministrijas, proti, kas notiek, ja zemes īpašnieks nepiekrīt cenai, proti kadastrālai vērtībai? Šeit nav tāda instrumenta, ka zemes īpašnieks varētu nepiekrist, tāpēc jau es arī sākumā prezentācijas norādīju to, ka šī ir dzīvokļu īpašnieku vienpusēja tiesība, un zemes īpašnieks principā nevar atteikties un nepiekrist, ja dzīvokļu īpašnieki lemj izpirkt. Tas ir tas varbūt tāds, izņēmuma gadījums no citām situācijām, kad kāds kaut ko pērk vai pārdod. Šeit ir tā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība lemj un arī finansējums saņem, iegūst un spēj šo procesu norealizēt kā pēc schēmas, tad zemes īpašnieka īsti nav tas, kas varētu procesu apstādināt. Te ir jautājums, dušan izņēmuma jautājums, kas notiek, ja zeme pieder baznīcai. Bet baznīca arī ir privāta persona. Mēs runājam par to, ja zeme pieder valstī vai pašvaldībai, tad mēs nevaram izpirkt. Būtiski ir tas, ka ir jānošķir, vai šīs ir piespiedu dalītā īpašuma attiecības, ko jau es minēju. Ka zeme, uz kuras atrodas ēka, var piederēt baznīca arī tad, ja tas nav piespiedu dalītais īpašums. Tātad ir svarīgi saprast pašai dzīvokļu īpašnieku kopībai, vai viņi atrodas piespiedu dalītā īpašuma attiecībās. Tas tad ir civila likuma lietu tiesību spēkā stāšanās likuma 14. panta 1. daļas 1. līdz 4. punkts. Kā tātad tajos gadījumos, ja iestājās šie apstākļi, tad zemi var izpirkt arī, ja viņa pieder baznīcai. Paldies. Paldies. Es skatos, ir vēl pāris jautājumi, bet pie nākamajiem ekspertiem. Tā kā Zanda, liels tev paldies. Aicināšu tad Baibu aktivizēt savu kameru, lai es varu pārslēgt nākamo runātāju. Tā. Baiba, mēs tevi redzam. Burtiski pēc sekundes es aktivizēšu tavu prezentāciju. Tā, redzam arī tava prezentācija. Lūdzu, maksimizē to. Sekunde. Jā, te tu esi dzīvajā, forši pārņem stafeti. Jā, labdien! Tātad mani sauc Baiba Cīrula, pārstāvu Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamentu. Un šodien manas prezentācijas tēma ir dzīvokļu īpašnieku lēmumi visā garajā dalītā īpašuma izbēgšanas procesā. Tātad, kā jau mēs dzirdējām iepriekšējā Tieslietu ministrijas kolēģis prezentācijā, dalītā īpašuma izbēgšanas process ir pietiekami garš, laikietilpīgs, ar daudz iesaistītajiem spēlētājiem jeb subjektiem, bet atļaušos teikt, atslēgas subjekts, protams, ir dzīvokļu īpašnieki, konkrētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi. Jo tieši no dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma ir atkarīgs tas, vai šis process vispār tiks inicēts, jeb sākts. Otrs, tātad lēmums par atsevināšanas tiesības izmantošanu arī tas, ko pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība. Un tad visā šī garajā schēmā ir iespējams vēl viens lēmums, kas ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai. Proti tajos gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki vēlas izmantot atsevināšanas tiesību, bet tiem nav pietiekami finanšu līdzekļu šīs atsevināšanas cenas samaksai, tad kopībai ir tiesības tātad to dzīvokļu īpašnieku vārdā, kuriem nav šī finansējuma, tātad lemt un slēgt līgumu par finansējumu piesaisti. Vēlos uzsvērt, ka šīs prezentācijas laikā, apskatot katru no šiem lēmumiem, es mēģināšu apskatīt un uzsvērt tos specifiskos lēmumu pieņemšanas aspektus, kas ir atšķirīgi tieši no vispārējiem kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumiem, kas ir nostiprināti dzīvokļa īpašuma likuma. Un tātad pirmais, kā jau minēja, lēmums, lai vispār šis process uzsāktos, tātad ir kopības lēmums par atsevināšanas procesu uzsākšanu. Jeb tad šis ir tas tiesiskais pamats, lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par dzīvojamai mājai nepieciešamo funkcionālo zemes gabalu.
Praktiski dzīvokļu īpašniekiem tas nozīmē, ka tā ir iespēja noskaidrot tātad, kāds būs precīzi šis atsevināmais zemes gabals un kāda būs šī atsevināmā zemes gabala atsevināšanas cena. Tātad uz šo brīdi pieņemot šo lēmumu, šis ir vienīgais instruments, kā šīs lietas noskaidrot un tālāk jau pieņemt lēmumu, vai šo atsevināšanas tiesību izmantot vai, diemžēl, neizmantot. Vispārīgi jāsaka tā, ka piespiedu dalītāja īpašuma likums attiecībā uz tieši šo pirmo lēmumu neizvirza īpašus nosacījumus, bet nosaka to, ka principā šo lēmumu pieņem dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka pati kopība var noteikt veidu un izlemt, kādā veidā šis lēmums tiek pieņemts. Vai nu tiek sasaukta kopsapulce, vai tiek rīkota aptauja, vai arī dzīvokļu īpašnieki savstarpēji vienojas. Dzīvokļu īpašuma likuma piemērošana nozīmē arī to, ka kopība ievēro arī pašas kopības noteikto kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību, kā arī aptauju norises kārtību. Vēl vēlos uzsvērt, ka pieņemot šo lēmumu kopība, ja iepriekš par to ir lēmusi, var izmantot arī būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Tas nozīmē, ka kopsapulce var sasaukt BIS vidē, tāpat arī aptauju var organizēt BIS vidē. Un vēl viens aspekts, kuram vēlētos vērst uzmanību, ir tas, ka no 2022. gada dzīvokļu īpašniekiem pieņemot lēmumu kopsapulcē ir tiesības tātad nodot balsojumu pirms šīs kopsapulces. Šis aspekts noteikti palīdz tajos gadījumos, kad nākas saskarties ar izaicinājumiem, kas saistīti ar nespēju sasaukt visus dzīvokļu īpašniekus un nodrošināt tātad šo kvorumu. Un tātad, lai lēmums par atsevināšanas procesu uzsākšanu būtu pieņemts, ir nepieciešams, lai par to nobalso vairāk nekā viena puse no visiem dzīvokļu īpašumiem. Respektīvi dzīvokļu īpašniekiem, kuriem pieder vairāk nekā viena puse no visiem dzīvokļu īpašumiem. Un šeit gan ir varbūt tāda nianse, kas jāņem vērā atšķirībā no dzīvokļu īpašuma likuma, ka ņemot vērā, ka nepieciešamo balsu skaitu nosaka jau šis speciālais piespiedu dalītāja īpašuma izbeigšanas likums, tad kopība nevarētu iepriekš noteikt lielāku nepieciešamo balsu skaitu. Tālāk mēs turpinām pie otrā lēmuma. Tātad šis ir pats svarīgākais lēmums, ja tā var teikt. Iepriekš Tieslietu ministrijas kolēģis tajā schēmā lūkojoties, tātad šis lēmums ir jāpieņem pēc tam, kad kopībai tātad ir jau zināma atsevināmā zeme, ir zināma arī atsevināšanas cena, dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona jau ir vērsusies pie zvērināta tiesu izpildītāja, kurš ir ievedis lietu par piespiedu dalītāju īpašumu izbeigšanu, un zvērināts tiesu izpildītājs jau ir izsūtījis tātad dzīvokļu īpašniekiem šo paziņojumu, ka ir šī lieta ievesta un ka kopībai tātad ir jāpieņem lēmums konkrētā laika posmā, lai šo atsevināšanas tiesību varētu izmantot. Tālūk šī stadijā tātad kopībai ir jāpieņem lēmums par to, vai atsevināšanas tiesība tiks izmantot, vai zeme tiks izpirkta vai nē. Pie šī lēmuma pieņemšanas gan ir jāsaka, ka piespiedu dalītāja īpašuma izbeigšanas likums paredz pietiekami specifiskus nosacījumus, atšķirīgus no dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajiem. Un tas pats galvenais droši vien ir tas, ko arī Tieslietu ministrijas jau kolēģi minēja, ka šo lēmumu atšķirībā no pirmā lēmuma var pieņemt tikai balsojot klātienē kopsapulcē vai balsojumu paziņojot zvērinātam tiesu izpildītājiem pirms kopsapulces. Tas nozīmē, ka šo lēmumu nevarētu pieņemt, piemēram, aptaujas veidā. Tātad likumā ir noteikts, ka šo balsojumu iepriekš zvērinātam tiesu izpildītājiem var paziņot ne ātrāk kā 30 dienas un vēlāk kā 1 dienu pirms kopsapulces dienas, ierodoties pie zvērināta tiesu izpildītāja. Un vēl svarīgi, ka likumā tiek noteikts, ka šis iepriekš nodotais balsojums pēcāk nav grozāms vai atsaucams.
Tāpat piespiedu dalītāja īpašuma izbeigšanas likums paredz īpašu no dzīvokļa īpašuma likuma atšķirīgu kopsapulces sasaukšanas kārtību. Šī īpašā kārtība gan vairāk ir saistīta ar konkrētiem un termiņiem. Un pirmais, kas ir jāievēro, ir tas, ka šīs kopsapulce ir jāsasauc 1 gada laikā no Valsts zemes dienesta paziņojuma par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu izdošanas dienas. Tāpat ne vēlāk kā 40 dienas pirms kopsapulces norises dienas šī kopsapulces datums, laiks un norises vieta ir jāsaskaņo ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Un attiecībā uz sasaukšanu, attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem ir svarīgi, ka kopsapulces organizators ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicina katru dzīvokļu īpašnieku. Tālāk tieši par pašu sanāksmes kopsapulces norises kārtību ir jāsaka, kā jau arī Tieslietu ministrija uzsvēra, ka obligāts priekšnosacījums tam, lai šīs kopsapulces laikā pieņemtais lēmums atbilstu dalītāja īpašuma izbeigšanas likuma nosacījumiem, ir tas, ka tajā ir obligāti jāpiedalās zvērinātam tiesu izpildītājam. Un svarīgi arī, ka ņemot vērā, ka ir iespēja nodot balsi iepriekš, dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi balsot neatkarīgi no tā, kāds dzīvokļu īpašnieku skaits šī kopsapulcē piedalās. Un lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuriem pieder vairāk nekā viena puse no visiem dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļu īpašumiem. Tātad tiek saskaitīts klātienē balsojušo balsis un iepriekš zvērinātam tiesu izpildītājam nodotās balsis. Un līdzīgi arī pirmā lēmuma gadījumā kopība nevar noteikt lielāku nepieciešamo balsu skaitu, jo šis nepieciešamais balsu skaits jau ir noteikts tātad šī speciālajā regulējumā piespiedu dalītāja īpašuma izbeigšanas likumā. Vēl aspekts, kuram varbūt vairāk tā procedurāli vēlētos pievērsties, ir tas, ka dalītāja īpašuma izbeigšanas likums paredz, ka pēc šīs kopsapulces un kopsapulces laikā zvērināts tiesu izpildītājs tātad sastāda aktu par kopsapulces balsojumu, fiksē katra balsojumu, bet vēlētos uzsvērt, ka šis nekādā veidā, šis akts un tā akta esamība nekādā veidā neatbrīvo kopsapulces organizatoru no dzīvokļu īpašuma likumā noteiktā pienākuma sagatavot kopsapulces protokolu un paziņot tātad likumā noteiktajā kārtībā par to dzīvokļa īpašniekiem. Un tad mēs esam nonākuši arī pie trešā iespējamā lēmuma, kura esamība ir paredzēta piespiedu dalītāja īpašuma izbeigšanas likumā. Tātad lēmums par finansējumu piesaisti visdrīzāk tā būs aizdevuma līguma slēgšana, atsavināšanas cenas samaksai. Tātad, ja kopība vēlas īstenot atsavināšanas tiesību un izpirkt zemi, bet atsevišķiem vai visiem dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešamo līdzekļu, tātad šīs atsavināšanas cenas samaksai, tad likums paredz šādu lēmumu, respektīvi dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespēja piesaistīt finansējumu, tātad šo dzīvokļu īpašnieku vārdā, kuri atsavināšanas cenas daļu nespēja samaksāt no saviem līdzekļiem. Attiecībā uz pašu lēmumu pieņemšanu, līdzīgi kā tas ir pirmajā lēmuma gadījumā, primāri ir jāievēro dzīvokļu īpašuma likuma nosacījumi, proti arī šo lēmumu kopība var pieņemt veidā, kādā tā vēlas, vai nu tā ir kopsapulces aptauja vai savstarpēji visiem dzīvokļu īpašniekiem vienojoties. Tāpat šo lēmumu varētu pieņemt arī pieņemot otro lēmumu, kas ir par atsavināšanas tiesības izmantošanu, vienkārši iekļaujot šo vēl kā nākamo kā papildus darba kārtības punktu. Tāpat arī dzīvokļu īpašuma likuma kārtības ievērošana nozīmē, ka arī pieņemot un lemjot par šo jautājumu, kopība ievēro pašas iepriekš noteikto kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību vai aptaujas norises kārtību, un lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuriem pieder vairāk nekā viena puse no visiem dzīvokļu īpašumiem.
Un arī šī gadījumā, ņemot vērā, ka nepieciešamo balsu skaitu nosaka tieši piespiedu dalītāju īpašuma izbeigšanas likums, tad kopība nevar noteikt lielāku nepieciešamo balsu skaitu nekā tas ir likumā. Un tad vēl ir aspekts, kas varbūt nav tieši saistīts ar lēmumu pieņemšanu, bet būtu ļoti svarīgi, lai sanāksmes, kopsapulces vai lēmumu vispār vai aptaujas organizators informē dzīvokļu īpašnieks pirms šī lēmuma par finansējumu piesaisti pieņemšanas, lai kopība zina, ka tieši dalītāju īpašuma izbeigšanas likumā ir paredzēta speciāla nosacījuma attiecībā uz šī no aizdevuma līguma, kas tiks noslēgts, balstoties uz šo līgumu, izrietošo saistību izpildi. Proti, svarīgi, ka saistības, kas izriet no šī noslēdzamā aizdevuma līguma, ir dalītas. Tas nozīmē, ka katrs dzīvokļu īpašnieks atbild par saistību izpildi tikai tajā daļā, kas ir noteikts viņam šī paziņojumā par atsavināšanas cenas daļu. Tālāk par šīm saistībām neatbild tie dzīvokļu īpašnieki, kuri jau ir paši iemaksājuši atsavināšanas cenas daļu zvērināta tiesu izpildītāja kontā. Un vēl ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka attiecībā uz tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav piekrituši šāda līguma slēgšanai, ka attiecībā uz šīm personām tātad saistību izpildes termiņš nevar būt īsāks par 3 gadiem. Un šie visi nosacījumi ir jāzina un jāapzinās ne tikai lemjot, bet arī tālākajā jau posmā, tad, kad tiek organizēta saistību izpilde, tad arī šie aspekti ir jāņem vērā. Tātad tas no manas puses īsumā arī būtu viss. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu uzdodiet, vai arī tad, ja vēlāk rodās, var droši rakstīt uz norādīto e-pastu. Paldies! Tā, sveika, Baiba. Te ir jautājums ienācis tieši par šiem diferencētajiem maksājumiem, proti iedzīvotājiem dažādas maksātspējas, un vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir tā, kas ir atbildīga par šo diferencētajiem maksājumiem un dažādām maksājumu grafika izmaiņām. Līgumu slēdz uz kopības lēmuma pamata, bet katram tiek noteikta tā daļa, kuru viņš nedrīkst pārsniegt, respektīvi katra tā maksājuma daļa ir slēdzot jau līgumus drīzāk fiksēta. Bet es pieļauju, ka šo lēmumu varētu arī Altuma kolēģi tīri no tāda praktiskā viedokļa pēc tam, kā tiek sastādīta šī atmaksas grafika, kā tas tiek īstenots, to es domāju varētu arī Altuma kolēģi precīzāk atbildēt. Labi, es skatos, te vairāk ir tādi specifiski jautājumi, kurus tad aicināšu Baibu atbildēt čatiņā, kas ir parādījies questions un answers sadaļā. Labi? Forši, Baiba, liels tev paldies. Es aicinu Ilzi Unguru no Altuma, kas ir nākamā runātāja, aktivizēt savu kameru un kā arī prezentāciju. Tā kā Baiba, paldies. Ilze, welcome on stage. Un tad tava tēma ir aizdevuma nosacījumi. Tā, būtiski sekundīti, aktivizēšu kameru. Tā, Ilzi, redzama tava prezentācija, un arī tu pat esi redzama, tā kā skatuvi tev droši pārdiem. Labdien visiem interesantiem! Jā, es mēģināšu pastāstīt tieši to praktisko pusi par aizdevumu saņemšanu zemes izpirkšanai. Un kā jau kolēģi iepriekš stāstīja, tad, protams, tam ir nepieciešams kopības lēmums par to, ka šis darījums vispār būtu nepieciešams. Un atsevišķi, tad, protams, iedzīvotājiem ir jālemj par to, vai viņi ir gatavi uzņemties saistības. Un tad kad jādodas uz Altumu vai uz jebkuru citu kredītu iestādi pēc naudas, tieši tajā brīdī, kad dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu, kad viņi šo zemes gabalu grib izpirkt. Un šeit ir arī infografikā norādīts tas posmiņš, kurā brīdī tas notiek. Tad
Ja dzīvokļa īpašnieki no saviem līdzekļiem ir gatavi iemaksāt kādu daļu no naudas, tad to iemaksā ZTI depozīta kontā. Ja šis finansējums pietrūks, tad ir iespēja izmantot kredītiestādes aizdevumu, citus finanšu līdzekļus, kā iepriekš minēja kolēģi, un arī nākt uz Altumu pēc aizdevumu. Tad Altuma aizdevuma minimālā summa ir 10 000 eiro. Aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem. Uz šobrīd spēkā esošā procentu likme ir no 5,9. Tad redzēju iepriekš jautājumu par to, vai tiek stiprināta hipotēka. Nē, mēs šajā gadījumā gatavojam komercķīlas līgumus prasījumu tiesībām par dzīvokļu īpašniekiem. Tad hipotēka netiek dzīvokļu īpašniekiem uzlikta un arī uz zemes gabalu. Pēc aizdevuma nāk dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, kas ir juridiska persona. Tas var būt apsaimniekotājs, tā var būt biedrība. Katrā gadījumā tas būs droši vien atšķirīgi. Altuma aizdevumu var saņemt tajos gadījumos, kad kredītiestāde ir atteikusi aizdevumu. Tas nozīmē, ka viens no dokumentiem, kas tiek pievienots aizdevuma pieteikumam, ir kredītiestādes atteikums par aizdevumu piešķiršanu mājai. Tātad, kā saņemt Altuma aizdevumu? Dzīvokļu īpašnieki nobalso par atseviļāmā zemes finansēšanas avotiem un pilnvaroto personu. Altuma mājaslapā ir pieejami dokumentu paraugi, gan kopsapulces protokola paraugs, gan aptājas anketas paraugs. Un šajā gadījumā ir ļoti būtiski saprast, cik no dzīvokļu īpašniekiem būs gatavi jau sākotnēji iemaksāt savu zemes izpirkšanas daļu un cik dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams aizdevums, jo no tā būs atkarīgs tas, par kādu summu dzīvokļu īpašnieki nobalsos, kāda ir nepieciešama aizdevuma. Līdz ar to šeit pilnvarotai personai ļoti precīzi un uzmanīgi būtu jāformē šie balsojuma protokola lēmuma aptājas anketas, skaidri apzinoties to, ka ja kāds no šiem dzīvokļu īpašniekiem, kas sākotnēji būs solījuši visu savu daļu sekt, nenoseks, tad šis darījums var arī nenotikt. Tad pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kredītiestādē. Un, ja kredītiestāde piekrīt, tad ar kredītiestādes starpniecību šis aizdevums tiek piešķirts. Ja kredītiestāde atsaka, tad kredītam piesakās Altuma, iesniedzot pieteikumu Mans Altums sistēmā. Altuma pieņem lēmumu par aizdevumu piešķiršanu. Vidēji jārēķinās, ka tas ir vismaz mēnesis, jo mēs pārbaudam arī visas balsojumu anketas, pārskaitam balsis, pārbaudam, vai tiešām viss ir atbilstoši tam, kā iedzīvotāji ir lēmuši. Paskatāmies, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Un tad tiek parakstīts aizdevuma līgums un Altuma aizdevuma ZTI iemaksā ZTI depozīta kontā. Šeit es arī gribētu piebilst to, ka Altuma aizdevuma iemaksās ZTI depozīta kontā, tad, kad būs pieejama informācija, vai visi pārējie dzīvokļu īpašnieki, kas bija apņēmušies savu daļu samaksāt, šo maksājumu ir veikuši. Tad tas, ko es jau iepriekš minēju, un aizdevumu atmaksās tie iedzīvotāji, kuriem bija nepieciešams aizdevums veicot maksājumus katru mēnesi. Tad kādā veidā šie maksājumi tiek iekasēti, te arī droši vien katrai mājai būs atšķirīga kārtība, bet lielākoties tas notiek kopā ar komunālā maksājuma rēķinu pilnvarotai personai, un pilnvarotā persona tad veic arī norēķinus ar Altumu. Aizdevuma atmaksai nedrīkst izmantot dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda līdzekļus, un ja atseviļāmā zemes iegādes process tomēr nenotiek, tad ZTI pienākums ir visu izmaksāto aizdevumu atgriezt Altumu. Tad mēs esam uzmodelējuši nelielu piemēru, kā tas izskatītos gadījumā, ja valsts zemes dienesta aprēķināta atseviļāmā zemes izpirkšana cena būtu 200 000 eiro, kur iedzīvotāji jau sākumā, daži dzīvokļu īpašnieki jau sākotnēji būtu pateikuši, ka viņi daļu no noteiktās maksas ir gatavi samaksāt, tad tā būtu līdzdalība 17 080 eiro, un no Altuma būtu jāizņemās 182 920 eiro. Tad aizdevuma summa ir 182 920 eiro, par ko ir jābūt pieņemtam kopības lēmumam.
plānotā procentu likme 5,9, plānotais termiņš, kas ir maksimālais 240 mēneši. Ir iespēja arī pieteikties, rakstot pieteikumu Altuma aizdevumam, ir iespēja arī norādīt, kāds varētu būt kredīta brīvdienu termiņš. Tas nozīmē, ka tajos 6 mēnešos netiek maksāta aizdevuma pamatsumma, bet procentu un rezervēšanas maksa. Tad izmantojot kalkulātoru, kas ir pieejams Altuma mājaslapā zem sadaļas par zemes izpirkšanu, tad sarēķinās, ka kopējais aizdevumu maksājums mēnesī Altumam būtu 1389 eiro, kuri proporcionāli tad sadalītos tiem dzīvokļu īpašniekiem pret kvadrātmetriem, uz kuriem tad būtu šis aizdevums attiecināms. Tad vidēji mēs parēķinājām, ka 50 kvadrātmetru dzīvokļu aizdevuma summa šajā gadījumā būtu nepieciešama 7308 eiro un provizoriskais ikmēneša maksājums būtu 56 eiro. Tad, lai pieteiktos aizdevumam, pilnvarotai personai ir jāreģistrējās Mans Altuma sistēmā, jāaizpilda klienta anketa un jāaizpilda aizdevuma pieteikums. Aizdevuma pieteikumam ir norādīti arī visi dokumenti, kas ir jāpievieno, lai mēs šo aizdevuma pieteikumu izskatītu, un visu dokumentu paraugi ir pieejami mūsu mājaslapā, lai tas būtu vienkāršāk izdarāms. Tātad šajā sadaļā un arī biežāk uzdotie jautājumi tiks nopublicēti, un arī šodien uzdotie jautājumi papildus tiks apkopoti un nopublicēti šai sadaļā. Ja ir kādi jautājumi, un tādi jau iepriekš ir bijuši par šo aizdevumu, droši rakstiet uz dm.programma@altuma.lv, un mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem, lai jūs tiktu pie aizdevuma, un mēs būtu veiksmīgi sadarbības partneri. Paldies! Tā, Ilze, paldies. Atgriežoties pie tā jautājuma par iedzīvotāju maksājumu grafiku izmaiņām, saka, vai tas ir iespējams. Proti, ir iedzīvotāji, kas varbūt ir nomaksājuši kredītus, ir iedzīvotāji, kas vēlas priekšmaksāt, iedzīvotāji, kuri grib pamainīt grafikus, tāpēc, ka nespēja tikt galā maksājumiem, vai tāds process ir iespējams un kāds procentu komisijas maksas vai kāds komisijas maksas tiek piemērots, un kas ar to īsti nodarbojās, ja tas ir atļaujams un pieļaujams process? Tad iedzīvotāju kopsapulcē nobalsos par to viena kvadrātmetra maksājumu, kas attiecās uz viņa dzīvokli. Altuma aizdevuma gadījumā Altums piestāda rēķinu par izsniegto kredītu, par piešķirto kredītu. Un, ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem redz, ka viņam ir iespēja to kredītu samaksāt ātrāk, tad viņš informē pilnvaroto personu. Pilnvarotā persona šo daļu no pamatsummas samaksā Altumu. Un, protams, sadarbībā ar Altumu tad būs gadījumi, kad būs jāpaskatās, kāds grafika maksājums mainās, bet pilnvarotā persona, protams, būs līdzatbildīga un atbildīga par to, lai šis dzīvokļu īpašnieks turpmāk saņemtu korektu maksājumu pie komunālo pakalpojumu rēķina, ja tas iet caur šo. Tā kā te būs diezgan skrupulozi arī pašai pilnvarotai personai jāsako līdz, kādas tad summas tiek, ja tas tiek cēsts kredīts pirms termiņa, kādas summas tad ir atlikumā pilnvarotai konkrētā dzīvokļa īpašniekam. Tad tāda viena skaidra recepte droši vien nebūs, bet būs dažādi gadījumi, bet noteikti palīdzēsim arī pilnvarotām personām šos gadījumus saprast individuāli, ja būs nepieciešams. Ok. Ilze, paldies. Es skatos, citi jautājumi ir atbildēti iepriekšējās prezentācijās, kā arī pamazām ienāk vēl pāris tādi jau vai precizējoši jautājumi, vai arī politikas veidotāji jautājumi. Tāpēc man aicinājums gan Zandai no Tieslietu ministrijas, gan Bārbai no Ekonomikas ministrijas un Ilzei vēl mazliet uzturēties pēc šī semināra un atbildēt uz neatbildētajiem jautājumiem, kas parādās questions un answers sadaļā. Savādāk es tiešām gribu pateikt paldies visiem prezentētājiem. Man liekas, informācija diezgan daudz dota, un līdz ar to šī informācija arī tiks nopublicēta mūsu mājaslapās. Un kā arī mēs dalīsimies ar to sociālajos tīklos. Droši apmeklējiet, kā arī Ilze informēja, kas attiec uz finansēšanas jautājumiem. Droši jautājums varat adresēt uz dm.altuma.lv.
un jūs saņemsiet visas nepieciešamās atbildes. Tā kā paldies par interesēm, sakot līdz mums sociālajos tīklos un šo 3 organizāciju mājaslapās, un lai jums viss izdodas.